Jelgava, uzturot tradīcijas inženiertehniskajās zinātnēs, gan intensīvi strādā pie dažādu kompetenču attīstīšanas pieaugušo vidū, gan pie eksaktās pasaules popularizēšanas jauniešu auditorijai. Jau esam stāstījuši par projektu Mini Fenomenta, kas tika realizēts sadarbībā ar Vāciju. Jelgavas pašvaldība ir izveidojusi arī mērķu programmu Junioru universitāte, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu spējīgiem un talantīgiem skolēniem dabas zinātnēs un matemātikā. Skolēniem ar labiem sasniegumiem dabas zinātnēs un matemātikā tiek sniegta iespēja apgūt papildus zināšanas un prasmes, lai izkoptu eksakto intelektu, rosinātu interesi un motivāciju pievērsties pastiprinātai mācību priekšmetu apguvei un savlaicīgi sagatavotu karjeras izvēlei. Tie bērni ir tādi, kuriem tiešām šīs lietas interesē, un līdz ar to mēs arī ļoti daudz ko varam tā kopīgi padarīt. Un strādājam mēs sestdienās mācību gadu laikā, bet vasarā mums ir jau 2. gadu vasaras sesija, kad mēs esam brīvā dabā, pētam, eksperimentējam un arī mācāmies jaunas lietas. Jūs tad, kad atradīsiet kādu dzīvnieku, jūs pagriezīsiet vispirms šo pusi, sapratīsiet, vai tā ir vabola, vai tā ir blakts, vai tas ir spāre, vai skorpiona blakts, vai kāds gliemezis. Un tad, lai noteiktu, kas tieši tā ir pa sugu, jūs pagriezīsiet otru pusi. Skaidrs, ka jebkura profesija, nākotnes profesija saistās ar zināšanām matemātikas jomā, zināšanām fizikā, zināšanām ķīmijā, arī bioloģijā. Un es domāju, ka mēs varam patiešām palielīties, ka mums Jelgavas pilsētā ir speciāla programma Junioru universitāte. Un šī ir lieliski iespēja jauniešiem daudz vienkāršākā veidā un daudz varbūt padziļinātākā veidā izprast šos procesus. Un es arī domāju, ka viņiem ir daudz vienkāršāk tālāk mācīties skolā, apgūt šīs zināšanas. Man ļoti patīk tas, ka katru reizi tu nezini, ko tu darīsi. Katru reizi ir kādas savādāk, piemēram, šajā reizē mēs taisām pilsētu, pagājušajā reizē mēs taisām saules sistēmu, no plastilīna dažādi radoši darbi, kur nevajag tikai tā kā skolā pierakstīt. Man tiešām patīk attaisnot manas cerības, jo man vakar bija ķīmija, un mēs tur visādus eksperimentus taisījām ar ūdeni, tur jaucām balonus, spridzinājām, tur ūdeni žāvējām, tā kā ir ļoti interesanti. Nav mazsvarīgi šādās aktivitātēs spēt radīt interesi, gan atraktīvi stāstot, gan spējot izskaidrot to, kas jaunajam cilvēkam nav saprotams. Pasniedzēji šeit ir ļoti forši un laipni, vienmēr palīdzējis, kaut ko nesaprot. Man patīk, ka cilvēki ir, runā ar bērniem vairāk, darbosies ar eksperimentiem, pētīt dzīvniekus. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar mūsu skolotājiem gan vispār izglītības iestādēs, gan profesionālas izglītības iestādēs un arī Zemgales reģiona kompetenču centrā, kur tiek piesaistīti manā skatījumā labākie speciālisti, kuri dod šīs zināšanas, tālāk nodod savas zināšanas, gan apmācot jauniešus, gan arī apmācot bezdarbniekus, kur mēs esam iesaistījušies dažāda veida programmās, gan arī nostiprinot šo kompetenci konkrētajā jomā, kuras ir pieprasītas no uzņēmēju puses. Šogad mums arī ir tāds virsuzdevums, ja mērķis vairāk tieši iesaistīt šos uzņēmējus arī mūsu universitātes darbībā. Un tas, mēs domājam, ka tādējādi mēs varētu arī to zinātni tuvināt tai reālajai dzīvei un galvenais interesi nepazaudēt. Nometnē viss ir sabalansēts, gan garīgās nodarbes, gan vasarai piemērotas aktivitātes brīvā dabā. Uzdevums tāds, ka viņa pēta ūdeni un principā šī nodarbība ir tā kā 2 daļās sadalīta, kad viņi izpēta, kas tad te vietējā ūdens karjerā dzīvo, nonāk pie secinājumiem, vai te daudz kas dzīvo vai ne, pēc tam viņi dosies un izdarīs secinājumus, cik tad tīrs ir ūdens, vai viņu vajadzētu tīrāku radīt vai ne. Viņi izpēta augus un arī no tiem izdarīs secinājumu par šo te vidi, kāda šeit vide ir. Tātad mācīsies strādāt ar katalogiem, mācīsies paši iegūt šos te eksemplārus, un pēc tam vēl arī mikroskopā izpētīs tādas mazākās būtnes, ko mēs ar aci nemaz neredzam ikdienā. Un ir otra daļa šai nodarbībai, ķīmijas daļa, kur vairāk skatās par to, kā ūdens uzvedās, no kā viņš sastāv, un tad ir dažādi eksperimenti par ūdeni. Mēs plānojam, ka šobrīd ir tādi bērni, kas būs jau 7. klasē, kas jau 3. gadu nāks pie mums, un tad 9. klasē noteikti tā būs riktīga universitātes absolvēšana,
ar konkrētiem padarītiem darbiem. Pilsēta atbalsta ne tikai sociālā riska programmas. Šī nometne ir labs piemērs atbalstīt, stimulēt tos, kas labi mācās, kas ir vairāk zināt griboši. Junioru universitātes studentiem nometnes programma ir par brīvu.